Esiet sveicināti jaunajā Reāli runājot epizodē, un pie mums šodien viesojās Lauris Strautmanis. Sveiki! Sveiki. Un no sākuma mēs parasti iepazīstinām, bet varbūt jūs varat pastāstīt, kas jūs esat? Jā, tad vēlreiz sveiki, esmu Lauris Strautmanis, profesionāls, teiksim tā, sportists un nodarbojos ar tādu sporta veidu kā ložu šaušanu. Un ikdienā arī esmu dienestā, bruņoties spēkos. Un, principā, palielam, jā, tā arī tas diži vairāk laikam arī nekas nav tāds, tas ir mans darbs, tas ir mans hobijs, tas ir viss man dzīve šobrīd. Tā ir arī man nodarbošanās. Un varbūt no tiem aizsākumiem bērnībā, tas jau ir bērnības hobijs aizraušanās? Vai tas ir gadu gājumā nācis šī šaušana? Šaušana, principā, tā ir tāda lieta, kas man jau ir, varētu teikt, jau ielikt jau bērnības no bērna kājas, jau saknēs, tā kā vēl pirms manis tas viss ir sācies, jau tētis ar to jau nodarbojās, un no savas bērnības laikiem, tā kā tas treneris, kas ir man, bija arī viņam treneris, tad līdz ar to es esmu jau otrā paudze, kuru mans treneris audzina, teiksim tā, un ir tik tālu izaudzinājis, kad ir pat tikts līdz Olimpiskajām spēlēm, jā. Un kad varbūt ir tas brīdis bijis? Tātad jūs no sākuma tas bija tā kā nodarba, tā kā hobijs? Jā, tas varētu būt, teiksim, tāds ārpus stundu pēc skolas, teiksim, ko darīt, jā, gāju uz šautu, trenējos īsti bez, teiksim, tādiem lieliem mērķiem, bet, tajā vecumā jau arī nekad nebija tāda saprašana, lai varētu teikt, ka tāds bija baigais mans mērķis. Vienkārši gāja, darīja, sanāca, un tad laikam ejot, tas viss apauga ar panākumiem, ar lielākām sacensībām un ar vairāk darba, vairāk treniņiem un lielāku atbildību. Un tas bija, tātad jūs jau laikam ejot to sapratāt, vai bija kaut kāds moments, varbūt, kad jūs tiešām sapratāt, ka tas ir tas, ko jūs darīsiet profesionāli? Un varbūt pēc kādas uzvaras tas bija, vai tas ir vienkārši gadu gājumā ilgs process gājis? Ja tā man jādomā, tad principā tas noteikti bija. Noteikti es teiktu, ka to lielāko sēklu iesēja uzvaru 2014. gadā pasaules čempionātā, kur mēs 3 tukumnieku uzvarējām junioru konkurencē pasaules čempionātu. Un izcīnījām zeltu kā komanda, individuāli izcīnīju bronzas medaļu. Un, principā, tad 2015. gadā jau Latvijas Olimpiskā vienība ar mani parakstīja līgumu par jau to, ka viņi man maksā, teiksim, respektīvi es sāku saņemt finansējumu, lai turpinātu šo te sportista karjeru. Un līdz ar to tad es teiktu, ka tas varētu būt bija tāds lielākais pagrieziena punkts, kurā tad es sapratu, ka tagad būs, teiksim tā, jāmauc uz pilnu jaudu. Un arī runājot par tiem pirmsākumiem, vai jūs atceraties savu pirmo reizi šautuvē? Vai tas jau bija no bērnības jums tēvs? Nē, es pirmo reizi šautuvu es atceros. Pirmā reize bija tāda, kad es atnācu uz šautuvu. Un, principā, viens mans komandas biedrs mani uzaicināja atnākt pamēģināt. Es tā kā, labi, davai nav jau ko zaudēt. Un aizgāju pamēģināt. Tur priekšā bija treneris. Un viņš man iedeva, es ar viņu iepazinos un tā tālāk. Un tad viņš jau man tā kā iedeva jau pistoli rokā un teica, ka tur visu sāk stāstīt visu, kas ko kā, kas notiek, kā jāšai, kur jātēmē. Un principā kaut kā sarunas gaitā aizgāja tas, kad es viņam teicu, ka teiksim, tāds un tāds ir mans tētis, un tad viņš uzreiz viņš saprata, tad jau ar tevi problēmas nebūs. Viņš jau sākumā neatpazina, jā? Nē, viņš jau man nebija redzējis, es kur kā tā, teiksim tā, ja viņš visu mūžu trenējis vairāk, teiksim, to lielāko paudzi, tos vecākos, un tad viņš jau to, teiksim, manu meitu varbūt viņš pēc pāris gadiem arī noteikti neatpazīs, kamēr viņi to nepateiks, jā, tā kā, tas tā ir, un tad viņš tad uzreiz saprata, ka tad davai strādājam, un šeit ir rezultāts tagad.
Un tajā brīdī, kad tu saprati, ka jūs vēlaties to profesionāli sākt darīt, vai ģimene atbalstīja šo lēmumu? Vai tas jau bija? Es saprotu, es teiktu, ka tas jau bija tāds pašsaprotams solis. Principā neviens mani uz turieni no ģimenes, teiksim tā, nestūma, jo es bērnībā biju vairākas sporta veidus pamēģinājis, gan skolā basketbols, gan florbolu, gan arī futbolu. Viss bija pamēģināts, un tā es biju vairākiem izgājis cauri. Līdz es nonācu līdz tai šaušanai, tā bija pilnīgi mana izvēle. Neviens man neteica ne jā, ne nē. Ej, dari, ja patīk, nav problēma, turpini. Un tā brīvi. Tā kā sākumā neviens nedomāja, ka es tur šajā sporta veidā tikšu līdz tik augstiem sasniegumiem karjerā. Aizgāju kā jā, tad es gāju uz treniņiem. It kā problēmas ar to nebija. Treneris nesūdzējās, nevienam pārmetumu nebija. Teica, pats, cik pats bija šāvis, tad arī tikai atbalstīja. Sākumā droši vien tas viss likās tāds, gan jau aizies pamēģināt, patiks, nepatiks, bet esmu tur joprojām noturējies, pilnīgi neviena nespiests, neviena nemudināts, tik cik pašapziņa arī lika darīt tālāk, tik arī šobrīd esmu sasniedzis. Un tas notika tepat Tukumšautuvē, jā? Jā, tepat Tukumšautuvē pēc skolas, es neatceros, pēc skolas bija tā, ka bija stundas bija beigušās, gāju uz mājām, vai gāju uz mājām, vai pirms tam bija tā, kad man vienkārši pateica, vai atnāc pamēģini. Tepat Tukumā šautuvi ir, kāpēc nē? Kā jau labi, tur bišķiņ gabaliņš jāpaiet ir, bet aizgāju pamēģināju, jā, un iepatikās. Un tagad jūs darat to profesionāli. Vai trīc rokas? Man pašai tāds jautājums, vai trīc rokas svarīgās sacensībās, vai šis uztraukums ņem savu? Ņemot vērā to, ka šis sporta veids viņš nav tik ļoti fizisks kā psiholoģisks, jo tev ir jābūt maksimāli, teiktu, mierīgam un stacionāram, tad jā, ir reizes, kad ir nācies zaudēt, teiksim, labu vietu, medaļu fināla sacensībās, jo mums tās sacensības iedalās vispirms ir kvalifikācija, un pēc tam, ja tu tiec kvalifikācijā labāko astoņniekā, tad tu cīnies tālāk finālā. Un kamēr ir kvalifikācija, es teiktu, ka īsti netrīc rokas, tāpēc, ka tu pa lielam, es nezinu, man vismaz tā ir, kad es kvalifikāciju var mierīgi visu izdarīt, nav problēmas. Bet tad jau, kad tu labi nostartē kvalifikāciju un tiec tajā finālā, tad jā, ir reizes, kad tieši uz kādu konkrētu šāvienu, kad tu jau redzi to rezultātu priekšā, ka viņš ir diezgan labs arī finālā, tad ir reizes, kad uz vienu šāvienu vai diviem notrīc roka, un tad ir bišķiņ grūtāk izpildīt to šāvienu precīzi. Un arī runājot tagad par sacensībām, daudziem sportistiem ir kaut kāds tā sava lieta, kaut kāds rituāls, ko dara tieši pirms sacensībām, kaut kādu dziesmu klausās vai elpošanas vingrinājumu. Vai jums arī ir kaut kāda sava lieta, ko jūs darat, lai nomierinātos pirms sacensībām? Nē, esmu tā īpaši speciāli neko atstrādājis, tas mēdz mainīties, bet es noteikti, ko es daru, ir principā cenšos maksimāli sakārtot savas domas, sevi noskaņot uz to startu, un reizēm tas var būt pilnīgi, tas katru reizi var būt pat īstenībā pilnīgi savādāks atkarībā no situācijas. Tas rituāls, kā es to daru, vai es, teiksim, tiešām ielieku austiņas, vai es vienkārši aizēju prom no pārējiem un pilnīgi tā kā cenšos būt pats ar sevi, bez neviena cita apkārt. Tas ir atkarīgs tiešām no tā, kādas ir sacensības, cik nopietnas man viņas ir, teiksim, cik svarīgas. Jā, bet, ja tā tieši jāatbild, tad īsti tāda viena recepte nav atstrādāta. Un arī turpinot šo sacensību tēmu, kā ir šīs attiecības pret citiem konkurentiem? Baigi es neteiktu, ka mums būtu attiecības ar konkurentiem kaut kādas
Mēs visi pa lielam esam draudzīgi, visi viens otru pazīst, sveicina. Tāpat arī, ja jūs zinat to slaveno turku, jā, teiksim, kurš pēc olimpiādas tur, nu, teiksim, ka bija arī tur daudz mīmes ar viņu, nu, tas turku šāvējs Dikačs Jusus, es viņu ļoti labi pazīstu. Mēs esam gan arī visās sacensībās kopā kaut kā satiekamies, parunājamies, un arī ar tādiem cilvēkiem pilnīgi mēs visi esam tur vienādi. Tas kurš kuru vietu, kad dabū un kad, teiksim, kurš ir labāks, kurš sliktāks, pilnīgi tiešām visi ir vienādi, un nav tā, ka mēs tur ejam tur un ar naidu pret kādu, jā, teiksim, nē, visi vienādi. Tāpat azerbaidžāņi, ukraiņi, poļi, turki, principā vācieši, nu, ņem, kur gribi, ar visiem mēs varam aiziet, aprunāties, kaut kā jautri pakomunicēt un tāpat iziet uz startu un viens otru, teiksim, ja viņš ir labāk pa mani iešaus vai es labāk par viņu, mēs pēc tam tāpat arī pēc starta mēs varam mierīgi aprunāties, apsveikt viens otru un nekas sacensības ir sacensības, nu, kādā formā tu esi, tādā tu esi, viņš bija labāks, viss kārtībā, tu noej no tā starta nost, viņš turpina cīnīties, varbūt finālā, nu, tu brauc mājās, viss, nu, tas ir sports. Un arī tagad par to sākumu pašu. Es pati personīgi pabeidzu tikko 9. klasi, un man tagad aktuāls jautājums ir vienmēr visiem pajautāt, kāds jūs bijāt pamatskolas gados? Tas jāprasa manai mammai no tā. Bet kāds es biju skolas gados? Labākajiem piemēriem, noteikti no tiem cītīgākajiem mācībās, noteikti nē. Tajā laikā man baigi neinteresēja noteikti mācīties, un vēl jau vairāk, nezinu, nu, ar kādu tur skolā, nu, teiksim tā, tie bija citi laiki, varbūt varētu teikt tā, jo skolas pabeidzu, pamatskolas neatceros 2011. gadā, man liekas. Un, nu, tas bija savādāk, tagad daudz kas ir mainījies, bet tad vēl bija tā, ka varēja skolu pabeigt 9. klasi ar 3 nesekmīgām atzīmēm, ar cik es arī pabeidzu pa lielam, jo tad vēl bija tā, ka matemātikas eksāmens skaitījās viena atzīme un matemātikas gada gala atzīme bija cita atzīme, tā kā tur jau man bija 2 jau nesekmīgas un tādā garā, protams, ar ko es nelepojos, tad tā nevajag, tas nav labs piemērs, bet arī tas pierāda to, ka tas man pilnīgi nekā nedefinē kā cilvēku pēc tam tālāk dzīvē. Tā kā tas, ka es varbūt skolā, tur bija delvers vai vēl kaut kā puikām tādam ir jābūt, protams, ar mēru, bet ar to mēs puikas arī atšķiramies no meitenēm, kad meitenes parasti skolā vienkārši cītīgi mācās un pēc tam dzīvē tas ir atkal savādāk. Bet puikas jau skolas laikā iztrakojās un pēc tam dzīvē sāk savākties, teiksim tā, tā kā tas pilnīgi neko nedefinē, manuprāt. Nu, tāds es arī biju. Nu, tagad dzīvē ir pilnīgi savādāk un ja man ir jāsāk runāt ar skolotājiem tagad kaut kādā salidojumā, kur man stāsta, kāds es biju, nu, tas bija tad un tas vairs nav tā vairs nav taisnība. Un, bet lūk, jūs esat pagājušajā gadā Eiropas čempions. Bijis un arī par šo Eiropas čempionu. Kādas vispār bija sajūtas tajā brīdī, kad jūs sapratāt, ka jūs uzvarējāt? Kā lai es saku, tā droši vien atbilde nebūs tāda, kādu tu varētu gaidīt, bet to, ka es uzvarēšu, jau es, nu nevis teiksim tā, es neteiktu, ka es jau gaidīju, ka es uzvarēšu, tas izklausītos pārāk egoistiski, bet izvērtējot tajā brīdī, dodoties uz Eiropas čempionātu, savu tehnisko un vispār fizisko sagatavotību pret to konkurenci, kura tur bija tajā Eiropas čempionātā, uz Eiropas čempionātu, kuri bija ieradušies, es sapratu, ka principā ir jābūt labam rezultātam, ir jābūt labiem sasniegumiem un principā mums teorētiski nebija jābūt šķēršļiem, lai mēs to neizdarītu, jo pagājušajā gadā arī, kā redzēju, teiksim, tālāk es biju Eiropas čempions, bet otro vietu arī guva Emīls Vasarmans Tukumnieks, tā kā mēs abi divi ar savu pieredzi, ar savu sniegumu, teiksim tā, apšāvām visus rezultātu ziņā, ja, tā kā, nu, tur ir tie vingrinājumi vairāki, kurus mēs šaujam, un mēs aptuveni zinām, kurā vingrinājumā
kāda ir tā konkurence, un tad mēs arī zinām, kāda varētu būt šie te sasnieguma, teiksim tā, sasnieguma nopietnība un svarīgums. Līdz ar to arī tas prieks ir tāds, ka vienā vingrinājumā viņš ir lielāks. Ja tu šo te Eiropas čempionātu, piemēram, uzvari, otrā viņš ir varbūt nedaudz mazāks. Tā kā nevienmēr viņš ir vienāds. Tas, ka tas ir Eiropas čempionāts, tas īsti neteiktu, ka uzreiz viņi būtu līdzvērtīgi, jo mums gadā ir kaut kādi vismaz aptuveni 2 Eiropas čempionāti, citreiz 1, citreiz 2. Un vēl priekšā tāpat ir pasaules čempionāts arī gada beigās. Tā kā tie Eiropas čempionāti ir ok, ir forši, mēs atzīmējam, mēs esam sasnieguši savu latiņu, bet pasaules čempionāts tāpat tās ir šeit, jā, ja mēs runājam, ka Eiropas čempionāts mēs esam sasnieguši šo, bet uz šo vēl ir jāstrādā. Tā kā, teiksim, tas prieks tāds gada vidū, sezonas vidū sasniegt labu rezultātu, viņš prieks, protams, ir. Par to es nevaru noliegt, bet teiksim tā, forši. Tagad noliekam malā medaļu, turpinam strādāt, gads vēl nav beidzies. Un iepriekšējos gadus arī pasaules čempionātā jums ir bijuši ļoti labi rezultāti. Es nezinu, varbūt jums neliekas tik labi. Jā, varbūt. Es neatceros tos iepriekšējā gada Eiropas čempionāts, pasaules čempionāts tā, bet slikti nav, jā. Nav tā, ka mēs, teiksim, cīnītos slikti, bet pašiem pret sevi vienmēr iekšā ir tāds, ka bļāviens, tā kā varēja labāk. Tā kā vajadzēja un varēja labāk. Un pēc šīm svarīgajām sacensībām, vai jūs pats analizējat, pēc tam skatāties atkārtojumu televīzijā, analizējat savus šos šāvienus, vai tomēr jums bailes paskatīties? Nē, es šāvienus kā tādus es analizēju ar kopā ar treneru. Viņš vienmēr visu piefiksē, viņš vienmēr fiksē rezultātus, pēc tam treniņos mēs atrunājam, pārunājam, kas tika, kas bija, kas nebija, kas bija pareizi, kā jūties, un tā tālāk, jo tur, principā, jebkur kaut kāda mazākā mikrotrauma, muskuļu sāpe, kaut kāda nedaudz pārslodze kaut kur pirms tam var ļoti traucēt sniegt labu rezultātu. Bet televīzijā mūsu sporta veidi, diemžēl, televīzija nepārraida, tāpēc, izņemot vienīgi, jā, teiksim, iekšējā televīzija, kas ir pašas starptautiskās federācijas organizēta TV pārraide, jā, tie kaut ko translē, bet tā baigi nē, ir citas sistēmas, kā mēs tiekam un skatāmies savus rezultātus. Protams, mēs viņus vērojam, mēs viņus pārunājam, analizējam, bet tā, ka es personīgi tagad pēc starta uzreiz skrietu meklēt, ko es izdarīju nepareizi, drīzāk kādreiz tas viss bija tāds emocionālāks periods, jo kamēr tu vēl esi jauns, tu gribi nenormāli daudz, tu gribi sevi ļoti pierādīt un sasniegt un visiem parādīt, ka tu esi tur labākais vai viss pārējo. Tagad man ir jau tas vecums, kad es zinu, ko es varu, es zinu, kā es esmu gatavojies, es aptuveni rēķinos ar to, ko es esmu spējīgs parādīt, un es aptuveni zinu, uz ko es varu cerēt un uz ko man būtu muļķīgi cerēt. Līdz ar to, teiksim, ja es aptuveni izpildu to, uz ko es esmu gatavs, pats pie sevis domājot, analizējot, ko es varētu sniegt, kādu rezultātu, tad es esmu apmierināts. Ja arī, teiksim, tas nav kaut kāds tur top 3, tad arī, teiksim, 12, 13, 15 vieta ir ok, ja es esmu parādījis labu rezultātu. Jo mūsu sporta veidā pat ar vienādu rezultātu tu vari būt gan 8, gan 3, trešais nē. Tu vari būt gan 8, gan 20. Vai vismaz 15. Un mainās tikai tas, cik tu esi jau mērķī tuvu 10. trāpījis vairāk tos šāvienus. Tā kā tur bieži tā, ka tur rezultāti ir tikai 3 punktu starpība, bet vieta tev mainās jau vismaz pa 20 vietām. Tā kā tur ir ļoti smalki visas tās niansītes jāatstrādā. Un arī, manuprāt, šaušanai ir tātad ļoti liela precizitātei jābūt. Jā, koncentrēšanai. Vai jūs varbūt ikdienā, kā pats šāvējs, varbūt jūs pamanat cilvēks, kam ir ļoti laba precizitāte no malas?
Tas principā ir, es teiktu tā, ka pašu precizitāti, tad man tam cilvēkam ir jāiedod kaut kas darīt tāds, lai es redzētu viņa precizitāti, teiksim, tur, nezinu, 10 reizes no vietas bumbiņa jāiemet bumbiņas diametra caurumā, bet vai arī kaut kas tam līdzīgs, vai arī viņam jāiedod šī pistola rokā. Bet tā konkrēti tā kā vairāk es teiktu tā, ka es skatos uz kaut kādu, var pamanīt, teiksim, to, kā cilvēks vispār attiecās pret jebkādām darbībām, kuras viņš ikdienā dara, vai viņš ir pavirši, vai viņš ir tāds korekts, un vai viņš izdara visu tā perfekti, skaisti līdz galam, vai viņš vienkārši aptuveni plus mīnus ir un ar to arī pietiek. Tad tur arī nevar būt nekāda baigā precizitāte, jo tas nav atstrādāts viņam jau laika gaitā. Jo, teiksim tā, par precizitāti var liecināt arī nedaudz tas fakts, ka, piemēram, tu krūzīti noliec, vai tu viņu vienkārši noliec uz galdu, vai tu viņu noliec, teiksim, aptuveni šādi te. Tā, ka, teiksim, viena un otru maliņu, teiksim, ir smuka līdz viena ar otru, un es viņu varu paņemt, viņi it kā stāv uz tā galda, bet precizitāte ir šajās detaļās. Šeit es viņu vienkārši nolieku, un man ir vienalga, kā viņi stāv. Tādas niansītas, tas ir mans perfekcionisms, pie kā es reizēm mēdzu piesieties, un kas arī sievai nepatīk. Jā, un tagad arī pa ģimeni jums ir tāda sieva. Jā, man ir sieva un 2-gadīga meita. Jā. Kā ģimene attiecās pret to visu šo lietu? Principā jau baigi, vienkārši ģimene cenšas atbalstīt, un viņi jau tāpat saprot, ka es pats zinu, kas man ir jādara, un es esmu pietiekami pieaudzis, lai es zinātu, kas man ir jādara, kas nav jādara, lai es turpinātu darīt to, ko es daru, bet ģimene vairāk atbalsta mani manos lēmumos, tas ir viens. Otrs noteikti gan jau, ka lepojās par to, to it kā jau saka, ka lepojās, un es it kā arī tam ticu. Tā kā, bet principā viņi vairāk cieši nekā no tā iegūst dēļ visas šīs te manas nodarbošanās, jo esot mājās, labi, es esmu vairāk mājās, bet, ja es esmu prom, tad es varu būt prom treniņu nometnē, pēc tam taisno sacensībām doties, un tad arī tā, ka sievai ir jātiek galā vienai pašai, gan ar darbu, gan ar mājas lietām, gan ar bērnu, un tas viss rada paaugstinātu stresu arī viņai, kas reizēm, ko es cenšos kompensēt tad, kad es esmu mājās. Gan pa nakti celties, ja bērns raud, gan nolikt gulēt, gan visas vakar procedūras, gan pa dienu, dārziņu, visu ceļos ved uz dārziņu, lai sievai būtu daudz brīvāk, kompensējot to, kad es būšu atkal prom, un viņai tas būs uz viņas pleciem. Un ikdienā tātad jūs strādājat Nacionālajos bruņotajos spēkos. Jā. Kā jūs nonācāt šajā darba vietā? Kā tās intereses jums sadalījās? Es saprotu, jūs tur esat kā šāvējs, vai ko jūs tur īsti darat? Principā, jā, es vairāk tur esmu kā profesionāls sportists, kuram tiek dots vairāk brīvā laika, teiksim, lai turpinātu. Kamēr es, teiksim, uzrādu augsts rezultāts, tikmēr arī mani tur atbalsta, bet kā es vispār nonācu līdz bruņotajiem spēkiem, tas principā sākās, es teiktu, kaut kur ap 16 gadu vecumu, jo es sāku dienēt jaunsardzē. Tad es sapratu, ka man īsti, turpatās Tukumā mums bija arī tajā Melnzara ielas šautuvē, mums bija kādreiz bataljons, un tad tur bija arī zemesardze, un bija arī zemesardze ar jaunsardzi, turpatās viss darbojās, es biju kā jaunsargs tajā laikā, bet es jau redzēju aptuveni, ka tur zemesargi visi darbojās, un tēca ar par cik tā visā zemesarga kolektīvā bija. Un tad es vienreiz, otrais, trešoreiz uzprasījos līdz viņiem uz mācībām, jau uz zemesardzes mācībām, kur tēca arī man ņēma līdzi, un nevienam nebija iebildumi, līdz ar to jau 16 gadu vecumu pa lielam piedalījos arī zemesardzes mācībās. Tajā laikā vēl varēju uz tēta atbildību to visu uzņemties, un man ar to arī nebija problēma. Un jā, un tad es tos 2 gadus biju klātesošs arī zemesargiem, tad jau līdz, ko man palika 18, tā es iestājos jau arī oficiāli
tajā pašā vienībā. Un tad es 8 gadus nodienēju Zemesardzē. Un tad, jā, tad es izmācījos dažus kursus Zemesardzē un radās iespēja pāriet uz jau profesionālu dienestu, kur radās iespēja savienot to ar sportista karjeru. Un līdz ar to es tādu iespēju izmantoju un devos uz armijas sporta klubu, kur nodienēju līdz pat, principā armijas sporta klubs plus armijas štāba bataljons. Un tur jau es dienu 6. gadu. Un vai kolēģi, kādas ir attiecības ar kolēģiem? Jums kolēģi arī brauc uz kaut kādām sacensībām šaušanā? Vai jūs esat tāds vienīgais? Tās šaušanas disciplīnas ir dažādas. Ja runājam tieši par bruņoto spēku komandu, tad mēs no tā, ka tieši no vienas vienības kolēģi nav daudz, kur vispār tur, teiksim, šaut tādā līmenī, bet mēs esam Nacionālo bruņoto spēku šaušanas izlase, kuri arī pa lielam ir gan zemesargi, gan bruņoto spēku, gan profesionāli dienestu karavīri. Un tad mēs kopā šī izlase arī principā braucam pārstāvēt arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandu šaušanas izlasi un pārstāvam arī militārajās sacensībās, kas ir, ko rīko jau starptautiskais, teiksim tā, militāro sporta, kā viņi saucās, viņas saīsinājumā CISM, teiksim, sacensības. Un tās ir militāra šaušanas sacensību disciplīnas, ir arī dažādas tur, un arī tās mēs šaujam, un principā startējam ar ļoti labiem rezultātiem. Tad sanāk, jūs esat diezgan vienlīdzīgi tur kolektīvā? Pa lielam, jā. Pa lielam, teiksim tā, ne visiem no viņiem ir izdevies izcīnīt tiesības piedalīties Olimpiskās spēlēs, bet ja mēs noņemam nost Olimpiskās spēles, tad es domāju, ka jebkurā citā jautājumā, jā, viendien kāds cits var būt labāks par mani, viendienā kā es varu būt labāks par pārējiem, bet tas pilnīgi neko nemaina, jo galā mēs, principā, startējot, tāpatās tiek veidot komandas ieskaita un komandas rezultāts ir kopējs, neatkarīgi no tā, cik tu esi trāpījis vai tavs kolēģis. Un, piemēram, ja jūs tomēr, ja nebūtu šis sporta veids šaušana, vai jums ir kāds cits sporta veids, ko jūs labprāt, ar ko jūs nodarbotos, arī profesionāli? Jūs domājat, tagad ir šajā vecumā? Jā, vai arī bērnībā, vispār dzīvē? Principā bērnībā es gribēju hokeju spēlēt, bet vecāki man nelaid, jo tajā laikā tas maksāja ļoti dārgi, un hokeju spēlēju hobiju pēc entuziasma līmenī tagad, kad es pats to varu atļauties. Tad jūs arī pašlaik spēlējat hokeju? Jā, es spēlēju hokeju, es esmu vārdsargu pozīcijā. Kurā komandā? Rotas Meliotu celtnieks. Tas ir vienkārši kā entuziasma pēc, jā, principā mēs sanākam kopā, treniņus taisam ar treneriem un ir spēļu grafiks sezonas garumā, kurā tu piedalies, brauc uz spēlēm, ja tu tiec, jā, teiksim tā, tas ir hobija līmenī, bet tas viss ir tā uztaisīts, ka tas izskatās gandrīz profesionāli. Izņemot pašu spēlētāju līmenis, tur nav profesionāls, bet vispārējais organizēšana vispārējā tur ir, tur entuziastu hokeja līga baigo darbu izdarījusi. Kas ir varbūt jums personīgi vislielākā uzvara, par ko varbūt citi neredz nekādu balvu, medaļu, bet kas jums pašam ir tas svarīgākais, ko jūs esat dzīvē ieguvis? Kas ir jums personīgā uzvara, ko jūs lepojaties? Ar savu meitu. Un savu sievu. Noteikti. Principā nekas tāds vairāk īpaši. Ja man tagad būtu jāizvēlās svarīgākās lietas, es domāju, ka es pat neko citu arī nemaz neizvēlētos. Vispārējais pa lielam, vispārējais ir pilnīgi maz svarīgi. Tāda tas bez divām domām. Un arī par šiem zaudējumiem, vai ir kāda sacensības bijusi un jūs esat zaudējis, un vai jūs joprojām atceraties? Kas ir tas, kas visspilgtāk stāv atmiņā? Spilgtākais zaudējums? Jā. Kas visvairāk ir sāpējis varbūt? 2019. gadā bija Eiropas spēles Minskā,
kur bija arī šaušana, un šaušanā varēja izcīnīt ceļazīmu uz Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Un, principā es biju par 0,5 punktiem vai 0,3 vai 0,5 punktiem. Man vietu šķīra līdz Olimpiskajām spēlēm jau tajā laikā. Tā kā es izcīnīju bronzas medaļu, bet ceļazīmi ieguva tas, kurš izcīnīja sudraba medaļu. Tā kā jā, viņš mani pārspēja finālā pēdējā šāvienā par 0,5 punktiem. Bet es vispār uz viņu ļaunprāt neturu, tā kā viss kārtībā, tas sen ir sagramots, un tāpat es esmu uz Olimpiskajām spēlēm aizbraucis, un viss ir kārtībā. Un arī par šīm Olimpiskajām spēlēm, kādas jums pašam bija sajūtas tajās dienās, kad jūs pavadījāt Olimpisko spēlu ciematiņā, un varbūt kaut kādi spilgtākie notikumi, kas jums arī atmiņā stāv no Olimpiskajām spēlēm tieši? Par tām Olimpiskajām spēlēm es teikšu tā, mums ir, ņemot vērā, ka tas sporta veids ir tāds diezgan specifisks, tad patiesībā Olimpisko spēļu ciematiņā es pabiju tieši vienu dienu. No visām 2 nedēļām, kuras es tur pavadīju. Jo mēs dzīvojām, visu valsts šāvēji dzīvoja vietā, kur ir šautuve. Un skaidrs, ka šautuves nav pilsētu centros. Un mūsu gadījumā olimpiskajam līmenim atbilstoša šautuve bija kaut 300 km attālumā. Un mums nācās 4 stundas braukt no Parīzes uz Šateru, saucās tā pilsēta. Un mēs dzīvojām nedaudz uzlabotās, bet tādās gaisa spēku kazarmās, ja es pareizi atceros. Arī tāda, teiksim, ļoti maza pilsētiņa, kas vairāk ir koncentrēta ap militāro novirzienu. Un tad bija tā, ka tur bija norganizēts, tais kazarmās bija, tai teritorijā bija norganizēta visa ēdināšana, gulēšana un viss pārējais. Un tad mēs, teiksim tā, no tāda īstā, tā olimpiskā gara mēs tur izbaudījām, kā es teicu, vienu dienu, aizbraucām apskatīties, kāda viņi vispār izskatās. Un uz to atklāšanas ceremoniju. Un visam pārējās dienas mēs aizvadījām pa lielam dzīvojot tur savā burbulī kopā ar pārējiem šāvējiem, bez citu sportistu, citu sporta veidu pārstāvju klātbūtnes vispār. Tā kā, tā tas bija, bet par tādiem, spilgtākiem, es nezinu, kādu prasīja spilgtākiem notikumiem. Jā, kas spilgtāks stāv atmiņā? Ja tā, tad man jāsaka, tad es teiktu, laikam tā ir iepriekšējā diena pirms starta kā tāda. Pirms tā pirmā svarīgā starta, jo jau treniņos pirms tam es jau biju pamanījis, ka tas nebūs tā, kā tas ir parasti citās sacensībās, un teiksim, tā ažiotāža un tā uzmanība uz tevi ir daudz lielāka. Jā, tā iepriekšējā diena pirms īstā starta, jo stress bija milzīgs, un to varēja redzēt arī pēc citu valstu sportistiem, pēc viņu sasniegumiem, teiksim, tā snieguma, jo, ja pasaules čempionātā tie rezultāti ir daudz augstāki, tad, teiksim, tā olimpiskajās spēlēs finālā, lai iekļūtu, vajadzēja trāpīt aptuveni tādu pašu rezultātu kā pasaules čempionātā vai pasaules kausos šauja kaut kāda 30. vieta. Un, jo es saku, tur bija tas, bet tur bija visiem, tur tie rezultāti bija tādi slikti, kad, nezinu, varbūt dēļ lielā uztraukuma vispārējā, bet, jā. Tā iepriekšējā diena, jo tad es nezināju, kurā stūrī, lai ielēnu no tā stresa. Tā kā tādu stresu es nebiju piedzīvojis. Tur kameras visur riņķī un principā tu zini, ka tev vienlaicīgi filmē vismaz kāds 4 kameras. Un ja mēs tur bijām 30 sportisti, tad kameras tur bija vismaz 60. Un plus vēl skatītāji pilns tribīnas, jo parasti tad, kad mēs startējam sacensībās, jebkurās citās, tad skatītāji principā praktiski nav. Tad tas arī bija nedaudz tāds. Jā, tas bija arī tā, ka tev tur sēž aiz muguras tiešām pilns tribīns un skatās, vēro visu, ko tu dari, kā tu dari. Tā kā, varbūt tas ir tāds mans spilgtākais, īsti nekas tāds cits spilgts tur baigi neatminos. Jā,
Es patiešām par tiem skatītājiem pat nebiju baigi iedomājusies. Bet tagad, kad tā domā, tiešām parastajās šautuvēs taču nav tur baigi. Finālos tikai var būt, tur, teiksim, citi sportisti, kur nav tikuši finālā, tie nāk un skatās, vai citu disciplīnu pārstāvju, kuriem nav tajā laikā jāšauj, tie nāk un skatās, bet šeit bija tā, ka pilnīgi nesaistīti cilvēki, pilnīgi vispār ar šaušanā viņi nav, tur visādi voluntieri, visi šitie te nāca un skatījās uz to, kā tu šauj, un tur, nezinu, kas tur ģimenes radi bērni, draugi, nezinu, man nav nejausmas, kas viņi tur visi bija. Protams, latvieši jau tur nebija, tur bija visi ārzemnieki un vietējie francūži un tā tālāk. Bet, tas tāds spilgtākais, ko es atceros, vispārējais, tādā miglā bišķiņ tīca. Kā tur kas bija? Tu man jāskatās bildes, lai varētu kaut ko atcerēties. Jā, un arī par tiem skatītājiem, vai jums pašam ir kaut kādi fani, kas jums ir ilguši sāds autogrāfas bildes? Man ir fani, kas ir nē, es teiktu, ka laikam nē. Viņi arī ir, teiksim, kādi, kas seko līdzi, tad es teiktu, ka tie ir tādi, dēļ to, ka ir pazīstami, tādā ziņā, bet tā, ka man būtu savs fanu pulciņš, noteikti tā nav. Un uz ielas arī ir bijis gadījums, ka jūs atpazīst? Jā, šis gan ir viens smieklīgs fakts, jo es neatceros, kuru gadu tas bija. Bija mums atbraukuši draugi uz Tukumu, arī puisa meiteni kopā. Viņi atbrauca pie mums uz Tukumu, it kā ciemos ar domu, ka mēs, tas bija muzeja naktis, man liekas, kur tur, kas tur. Un mēs tad mēs bijām aizgājuši otrajā Ernests Birznieku upīša pamatskolā, tur varēja uz jumta tikt, tur bija tur ir tā terasīte. Un mēs bijām uzkāpuši augšā, un mēs tagad nokāpām lejā, un pēc tam gar to gājām ārā, un tad viņi nāca mums no muguras, es savu sievu gāju pa priekšu. Un man tas draugs, viņš man prasa, klausies, Laura, tu esi dikti slavens? Es saku, es nezinu, baigi jau laikam nē. Viņš saka, tur tikko mums pagāja garām divas meitenes, un viņi viena otrai teica, jau skaties, Laura Stēkniņš aizgāja. Un tāds, acīm redzot, es esmu slavenāks nekā es to apzinos. Varbūt, teiksim, kaut kādu jauniešu vidū vai kādu, kur vispār seko līdzi, kas sportam Tukumā. Tā kā, it kā patīkami, bet tā, ka nav tā, ka es par to tieši kaut ko zinātu. Tad tas ir tāds miglātīts. Jā, kāds kaut kur varbūt kaut ko zina, kāds ir redzējis, kāds ir dzirdējis par mani, bet tā, ka konkrēti kāds būtu kādreiz pienācis un prasīs autogrāfu, diez vai. Un pēc šīm lielajām uzvarām, kā jūs pats svinat liels uzvaras, kas jums pašam ir tas, ko jūs gribējāt sasniegt un esat sasniedzis, kā jūs to nosinat? Draugu lokā vai mājās? Kā lai es saku, parasti jau tādas svinības uzreiz tā baigi nav. Ir teiksim, kad sanāk kopā, teiksim, mēs šeit Tukumu šāvēji visi, kas ir, mēs sanākam kopā kaut kādā, nezinu, kaut kur vienā vietā, un tad mēs, teiksim, pasēžam visi, un tad mēs tur atzīmējam kaut kādus gadu labākos sniegumus un vēl kaut kā tā, bet tā, ka es atbraucu mājās un uzreiz dikti svinētu. Es teiktu, ka tā nav. Mans mērķis parasti atbraucot no sacensībām ir principā nedēļu, gandrīz vispār neko nedarīt vienkārši. Būt tik tīri ar mājās, ar ģimeni. Un, jo tāda svinēšana, ja ir kas norganizē kaut kādu pasēdēšanu, vai labi, varam darīt. Kas jums pašam nozīmē pārstāvēt Latviju, gan komandā, gan atsevišķi? Principā, par cik es esmu, tas mans dzīves ceļš ir aizgājis tādās diezgan patriotiskās nokrāsās, līdz tad es teiktu, ka principā pārstāvēt Latviju starptautiskajā līmenī, tas ir viennozīmīgi noteikti mans dzīves mērķis, gods, un tā ir tāda mana iespēja, kur es noteikti izmantoju uz visiem 100, un ir īpaši tajā brīdī, kad sacensībās skan Latvijas himna un tiek pacelts Latvijas karogs, tad es vairāk saprotu to, ka tas ir tā vērts un ka tas noteikti ir jāturpina to darīt, kamēr vien ir tāda iespēja un kamēr es to spēju.
Kas jums tagad šobrīd ir tas vislielākais sportiskais mērķis, ko jūs vēlaties varbūt vēl sasniegt? Es noteikti tas ir Losandželos, 2028. gads Losandželos Olimpiskās spēles. Uz to noteikti tiks strādāts, un tas ir tāds mērķis, bet arī pie tā noteikti neviens es neplānoju apstāties, un tālāk jau ir 32. gads, un tad jau 36. Cik tās olimpiādas vēl būs. Cik man tās iespējas tik dotas, es domāju, ka noteikti strādāšu tālāk, kamēr vēl varu, jo šaušana ir tāds sporta veids, kur, principā no 35 tikai sākās. Un no 35 tikai sākās tā īstā tā sportiskā forma, labākā, teiksim, un var šaut līdz pat pensijai, kamēr acis ir labas, ja nav labas uzveltas brilles, un kamēr roka tur to pistoli. Kaut kā tā, jo tie mērķi noteikti pēc olimpiādas ir nākošā olimpiāda, un pēc nākošās ir nākošā. Tā kā nav tā, ka piedalījos Olimpiskajās spēlēs un viss kārtībā ar to arī pieteikt. Tāpat tās gribās arī kādu olimpisko medaļu dabūt, izcīnīt, un vēl jāskatās, cik ilgi šaušana kā tāda būs olimpiskais sporta veids. Tas ir atkal nākošais jautājums. Tā kā tas vēl nav zināms, bet uz Losandželos noteikti ir mērķis tikt, parādīt labu sniegumu un cerēt uz labiem rezultātiem. Vai jūs nākotnē pats sevi redzat kā treneri arī? Šobrīd nē, bet nākotnē var daudz kas mainīties, ja tīpaši, ja pamainīsies visas izglītības sistēmas tā būtība un tā sistēma kā tāda, tad iespējams, ka jā, tas noteikti es to neizslēdzu. Bet, kā es teicu, kamēr es varēšu šaut pats, tikmēr šaušu pats. Un tad, kad es vairs nevarēšu pats, tad varbūt sākšu trenēt kādu, kurš atkal var šaut. Un ko jūs varbūt ieteiktu jauniešiem, kas šo sporta veidu varbūt plāno tikai uzsākt, varbūt jau ir uzsākuši, un varbūt jūs kādus padomus iedot vai kādu novēlējumu, lai nepadotos? Tieši par šo sporta veidu, principā, jā, ir jāsaprot tas, ka uzvaras noteikti nāks, tas ir viens, ir jāiegulda ļoti liels darbs. To es novēlu noteikti ieguldīt to darbu, jo, ja tu ieguldi darbu, tad nevar būt tā, ka panākumi nav. Viņu, jebkurā gadījumā, ieguldot darbu, agri vai vēl arī panākumi būs, un nevajag, pēc gada vai 2 vai 3 apstāties un teikt, ka man jau nekas nebūs. Es arī kādreiz, tad, kad es sāku šaut, noteikti necerēju, ka es būšu pēc 18 gadiem olimpietis šajā sporta veidā. Tāds noteikti, kā es teicu, sākumā nebija mans mērķis, bet ir noticis tas, kas ir noticis, un ejam tālāk, strādājam tālāk. Bet par bērniem, jauniešiem ir jāsaprot, ka tas ir psiholoģiski ļoti grūts sporta veids, un ļoti daudz sasniegumi balstās uz to, cik psiholoģiski prātā tu spēj būt savākts, koncentrēts, un to es noteikti arī novēlu, jo hauss šajā sporta veidā nedara. Kaut kā tā, noteikti arī nepadoties tiem, kas jau strādā. Šobrīd virziens, es teiktu, šaušanai kā tādai Latvijā ir pareizais, kurs ir ieņemts pareizs. Galvenais ir turpināt strādāt, un noteikti nepaliks neviens censonis bez ievērības, teiksim tā. Paldies, ka jūs izbrīvējāt laiku šim. Paldies, ka jūs atnācāt un piekritāt, un mēs jau tiksimies diezgan drīz nākamajā Reāli runājot epizodē. Paldies! Jā, tā. Tā.